par preparātiem, ko varētu izmantot noguruma, tonusa zuduma, arī nomākta garastāvokļa mazināšanai. Jāskatās, kāpēc tas viss ir sācies, jo iespējams ir tas pats D vitamīns pietrūks, varbūt dzelzs ir par maz, varbūt B12 vitamīns ir pārāk maz. Es varbūt sākumā ieteiktu aiziet, uztaisīt asins analīzes vai pie ģimenes ārsta vai homeopāta, lai tad noskaidrotu, kas ir par vainu. Otra lieta, kas ir jāņem vērā arī blakus saslimšanas, jo, bieži vien šie saucamie adaptogēni, jeb preparāti, kas palielina organisma spēju pakļauties stresa faktoriem un attiecīgi šos visus stresa faktorus mazināt un mazināt nogurumu. Šie preparāti mēdz celt arī asinsspiedienu, tā kā ja cilvēkiem ir šis spiediens pats par sevi augsts vai paaugstināts, tad katrā ziņā ļoti uzmanīgi, un mans ieteikums būtu konsultējoties ar ārstu vai arī tad ņemt tādus preparātus, kas šo spiedienu neietekmētu vai pat iespējams varētu pazemināt. No homeopātiskiem līdzekļiem, kas ir paredzēti enerģijai un tonusam, tad primāri var minēt visus saucamos populāros tautu adaptogēnus, kas ir šizandra, arālija, leuzeja, ženšeņs, bet ar šiem ir jāņem vērā tas pats, kas ar elēterokoku un zeltsakni, kā viņi var šo spiedienu pacelt uz augšu, tā kā uzmanīgi. Otra lieta ir acidum fosforikam, jeb fosforskābes komplekss, kur ir vilkābe, lauzes, tāpat fosforskābe un hinīna koka sastāvā, ko gan droši var izmantot, pat tad, ja spiediens ir paaugstināts, kā arī ajurvēdas preparāti tam ir paredzēti, ašvaganda un tulsī, kas ir no bazilika lapām iegūts preparāts. To tad arī droši var tiem, kam ir spiediens paaugstināts, tāpat arī sēnes, kas, kordiceps, tāpat arī makas sakne, kas ļauj šīs pabaro virsnieres pēc pastiprināta stresa, un arī gan to kordicepsu, gan makas sakni ļoti bieži sportisti izmanto kā papildus terapiju saviem smagajiem treniņiem, lai pēc tam vieglāk atjaunotos.